Jūs domājat, tas ir sīkums? Nē, tas nav sīkums. Es parādīšu, kā tagad cilvēkus kāšu. It kā mazas summas, bet sakrājas ļoti lielas. Paskat, kur cilvēks parādīja savus čekus, viņam bieži jāiet. Un te ir visu laiku tādas saucās pacienta piemaksa maksas, jā. It kā eiro 50, bet ķirurgam daudz vairāk, jā, tu teici 7 eiro, jā. Un agrāk tā nebija, vai ne? Agrāk nebija. Bija polisa nosacīja visu summu. Pirms gadiem, pirms Hosam Abu Merī, kā viņš kļuva par veselības ministru, šī piemaksa arī parādījās. Saucās it kā samazinās cenas, ja cenas jā, viņi atrod veidus, kā no cilvēkiem naudu. Un īpaši kvotas viņi arī nevar cilvēku sagaidīt, un ja tu ej, piemēram, uz 10 procedūrām, tad tev uzreiz tie 15 eiro, ja tu uz 20 procedūrām, man ir 30 eiro. Šeit ir vienlaicīgi, tas ir 3 eiro kopā. Tātad 10 reizes 30 eiro uzreiz no tevis papildus. Jā, 30. Un tu mēģināji prasīt, lai polisi apmaksā, jā? Jā, un man atmet atpakaļ, tad bezjēdzīgi viņiem ir sūtīt šitos papīrus. Šito summu polisi neapmaksā, šito. It kā liekas, sākumā pirmā acu uzmet vienā, it kā būtu, kas tur eiro 50, jā, izrādās 3 eiro kopā, 7 eiro nav starpība, vai tā ir balta, vai tā ir BTA, vai tas ir, vai tā ir, kas man bija, vai vienalga, vai ergo, jo te no apdrošinātāji te nav, tas ir visiem ir jāmaksā. 10 reizes tas ir 30 eiro, 20 reizes tas 60 eiro, tas ir pēkšņi uzradusies papildu maksa, jā, un tu par to nedomā, ja tu ar to nesaskaries. Jā, un cilvēks to pēkšņi pamana, ka tā ir kārtējā vienotības politika, kā vienkārši cilvēks aptīrīt jau tā dārgiem medicīnas pakalpojumiem. Tas nav godīgi. Šitas ir vienotības darbs valstiskā līmenī. Jā, smagi. Un šito ir visiem cilvēkiem. Es vēlētos vēl piebilst, ka cilvēkiem ir jābalso par Latviju pirmajā vietā, lai šito te visu novāktu nost.